man ir ieplānota viena interesanta tēma. Jūs redzējāt, ka es ieliku kartiņas, tas bildītas ar tekstiņiem kanālā. Tās būs tās, kuras es šodien jums izskaidrošu, un es paskaidrošu, kā viņas izmantot. Tā ir tāda viena ļoti interesanta tehnika, kuru man gribās jums parādīt. Bet runāsim par 3 tēmām. Tā kā mums bija ieplānots, mēs izrunāsim par tādu lietu kā izaugsmes regresija. Es nezinu, vai šo terminu kaut kur var atrast, jo es viņu izdomāju, bet tas koncepts ir ļoti skaidrs, tur viņu diezgan daudz, kur tiek runāts, un es viņu mēģināšu izskaidrot ļoti, ļoti īsi, tad 3 tādi pamata pilāri izaugsmē pārī. Šis ir ļoti interesanti, jo mans fokus ļoti ilgu laiku, kamēr es pati terapeitējos un ņēmu visādus kursus un mācījos, mans fokus pamatā bija uz attiecību tēmu, un man ar manu dienvidu mezglu 7. mājā tas ir pilnīgi normāli. Jā, tāpēc es izguvu ļoti daudz no turienes, bet kā tapa šie 3 pamata pilāri, viņi tapa apvienojot to manu tādu teorētisko, varbūt vairāk pieredzi no visādām mācībām ar praktisku pieredzi no manas dzīves, un tie ir tie 3 pamata pilāri, kurus mēs ar Dēri esam izvirzījuši, un šeit viņš ir ielicis arī savu darbu, un varbūt jums būs interesantāk, jo te ir ielikta arī vīrieša perspektīva. Izrunāsim to, un tad es jums iedošu tādu ļoti, ļoti forši interesantu psihotehniku, kas, kamēr es mācījos, man bija viena no mīļākajām, un viņa visforšāk arī strādāja, jo mums bija studentu terapijas, līdz ar to vajadzēja vismaz 5 terapijas mēnesī novadīt pašam, 5 terapijas mēnesī būt kā klientam, un tā terapijas forma, tā tehnika, viņa bija viena no efektīvākajām, lai saprastu, kur ir kaut kāda bremze šobrīd. Tālāk. Bet pirms mēs pārējām pie mūsu izglītojošās daļas, Dācis, paldies, jā, starp citu, man ir skapis. Beidzot, mēs šodien atrodamies manā guļamistabā, tāpēc, ka blakus istabā strādā trauķena, un viņai ir bišķi par skaļu, manuprāt, lai vadītu Zoom. Viņa nav globāli skaļa, bet bišķi par skaļu, lai vadītu Zoom. Labi, es jūs nemocīšu, bet ja jums ir kaut kas, rekordēga vēl, ja jums ir kaut kas, ko pakomentēt, tad droši to dariet, jūs varat visu webināru laikā arī kaut ko komentēt. Tā, Daigai par Plutonu ļoti interesanti, nebija pamanījusi, ka man ir tikai harmoniski aspekti, jā. Jā, Plutons ir vispār kolosāls. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Izmanto harmoniskos aspektus, jā, ir forši izmantot. Tie ir talanti, kurus parasti mēs tur viņi automātā strādā. Tā, labi. Ķeramies klāt tam, ko es jums šodien esmu sagatavojis. Es mēģināšu jūs šeit noturēt maksimāli īsu laiku un vienkārši koncentrēti iedot visu, ko es esmu ieplānojis izstāstīt. Ja kaut kas paliks tāds karājoties jūsu uztverē, tad mums ir čats, jūs zināt, mēs tur varam pēc tam visu skaisti izrunāt, bet malciet, baudiet skaisto dienu un dariet to, kas jums pēc tam ir ieplānots. Tā, par izaugsmes regresiju. Es jums jau teicu, terminu varat nemeklēt, es nezinu, vai viņu kaut kur var atrast, jo es viņu nekur neesmu atradusi. Tas bija tad, kas man pacēlās, tad, kad es domāju par šo tēmu, tad, kad es klausījos, jo principā jau daudz kur runā par to, ka tās sajūtas sevišķi, ka tu ļoti intensīvi pie sevis strādā, tad ļoti bieži ceļas tās sajūtas, ka, man liekas, ka tam, ko es daru, vispār nav jēgas, nav rezultāta, nav kaut kāda, kaut kāda iedomātā rezultāta, un tas ir viens, bet otrs, un tas ir tas, ko es saucu par to izaugsmes regresiju, ka mēs tagad ejam, kaut ko daram, un pēkšņi notiek kaut kāda situācija pēc vecā scenārija, un mēs it kā atripojam atpakaļ un nonākam mūsu skatījumā vēl kaut kur zemāk, ir vēl sliktāk,
Un tajā brīdī tur vēl pieslēdzas sevis vainošana, bet to es jau jums esmu izskaidrojusi. To mēģinam kaut kā pamazām no savas dzīves pabīdīt maliņā, lai tas mums nenāk virsū, jo, sevis vainošana ir viens konkrēts bremzējošs faktors pie jebkura darba ar sevi. Viņš palīdzēs atripot atpakaļ ļoti ātri. Bet kas ir tā ripošana atpakaļ un kas ir tā izaugsmes regresija? Un tur īstenībā nav tādas lietas, kā atripot atpakaļ. Un šeit, kāpēc es to tēmu vispār pacēlu, tāpēc, ka es redzēju, ka kaut kas tāds tiek cilāts čatā, un tad, kad es kaut ko pamanu vairāk kārtīgi, tad man gribās par to parunāt. Un nav tādas lietas, kā pilnīga atripošana atpakaļ, tad, kad jūs ar sevi strādājat. Ko tas nozīmē, kā es to redzu? Tad, kad mēs darbojamies intensīvi pie kaut kādām lietām, kuras mēs gribam no savas dzīves kaut kur aizbīdīt projām, mums tas neko nedod, nav nekāda pienesuma, nav efektīvi, nekāda labuma no tā nav. Tad mēs aktīvi ar to jautājumu darbojamies, un vienā brīdī notiek situācija, kurā pirms tam mēs būtu rēģējuši, bļaujot vai apvainojoties, vai dusmojoties, vai atkal sevi pazeminot, savu vērtību pazeminot, vai arī citus cilvēkus turot kaut kādās aizdomās, vainojot viņus pie kaut kā. Un tā situācija notiek, un mēs paņemam, un mēs norēģējam tieši tāpat. Tā kā viss ir slikti. Viss ir slikti, visi ir sastrīdējušies, vai arī mēs jūtamies briesmīgi. Un tajā brīdī liekas, ka, vārds, atkal, kāpēc es tik daudz pie sevis strādāju, kāpēc es nevaru norēģēt savādāk, un varbūt vienkārši, ka visam, ko es daru, vienkārši nav nekādas jēgas, tāpēc, ka viss atkal ir, tieši tāpat, kā bija pirms tam. Bet šeit ir viena milzīga atšķirība. Vien fakts, ka jūsu galvā vispār ir ielīdusi šī doma, ka tam, ko es daru, nav jēgas, jo viss ir tāpat, un atkal es norēģēju tāpat, liecina par to, ka jūsos notiek izaugsme. Un šī vienkārši ir tāda mikro izaugsmes regresija, kad jūs norapinājāties atpakaļ, jūs paskatījāties uz to situāciju, kāda viņa bija, bet tas, ko cilvēki bieži nepamanē, ir tas, ka viņi vispār paskatās uz šo situāciju kā uz anomāliju, kā uz kaut ko, kam principā nebūtu jābūt, jo pirms tam tā nebūtu bijis. Pirms šī izaugsmes procesa un tajā, ko jūs sevi ieguldat, tā nebūtu bijis. Jūs uz to situāciju nemaz nepaskatītos ar tādu kāpēc es tā rīkojos, es nemaz negribu tā rīkoties, es gribu rīkoties savādāk, es gribu šajā situācijā reaģēt savādāk, es gribu pieņemt citādākus lēmumus, bet man sanāca atkal pieņemt tādu lēmumu, kādu es viņu pieņemu, un norēģēt tā, kā es norēģēju. Un šeit, tajā brīdī, kad jūs šo novērojumu veicat, tas ir milzīgs izaugsmes faktors, un īstenībā neviens nekur nav aizripojis. Tas vienkārši ir dabisks izaugsmes process, ka mēs šūpojamies no vienas vietiņas uz otru, un tā izaugsme viņa ir šitāda tikai uz augšu iet tāda kardiogramma, bet viņa visu laiku iet uz augšu. Un tā atripošana ir normāla. Principā viņa ir vajadzīga, lai jūs vispār pamanītu, ka šī izaugsme notiek, lai jūs pamanītu to, ka kaut kādi procesi mainās, ka jūs redzat situācijas jau citādāk. Un šeit ir tieši tas pats, kas ar sporta zāli, to piemēru bieži pieminu. Mēs nevaram sagaidīt kaut kādus tur automātiskus rezultātus. Un tikai uz augšu, un mums būs tādas, grūtākas dienas, būs dienas, kad vispār negribēsies uz turieni iet, un būs dienas, kad mēs uz to sporta zāli neaiziesim. Un vai tas nozīmē, ka viss, ka esmu tāds pats kā pirms tam? Nē, tas darbs, kas tika ieguldīts pirms tam, viņš tāpat ir. Un tad, kad jūs to vienu reizi neaiziesiet un kaut kādu nākamo reizi aiziesiet uz to sporta zāli, un jūs aiziesiet tāpēc, ka jūs izanalizējāt šo vienu reizi, jūs sapratāt, ka nē, es šādu paternu savā dzīvē nevēlos, un nākamreiz jūs uz to zāli ejat, un tā ir izaugsme, un viņa iet vienkārši šitā un tas pats notiek arī mūsu galvā, tieši šādi paši procesi, tāpēc, ja jums ielien prātā tāda doma, ja jūs piedzīvojat tās situācijas, kas ir šī izaugsmes regresija, kad es atriekoju atpakaļ, man liekas, ka nekam, ko es darīju, nav jēgas, jo reaģēju tieši tāpat, tad
tas termins izaugsmes regresija paredz to, ka tajā ir izaugsme. Un jūs vienkārši novērojat tās situācijas un sākat viņām pieiet apzināti. Un ar laiku viņas pazudīs. Un šeit tas, ko es iesaku, kas man palīdzēja personīgi, ir palaist vaļā. Nu, tā kā atļaut sev kļūdīties un vēsu prātu izanalizēt, palaist to vaļā, protams, nevainot sevi un izdarīt savus secinājumus, iet tālāk. Un šeit var būt arī ļoti smagas situācijas, kaut kādi briesmīgi strīdi ar līdzcilvēkiem, kaut kāda, tāda sevis mocīšana, sevis nenovērtēšana ļoti liela, jā, tās situācijas var būt ļoti nepatīkamas. Tas ir atkarīgs no tā, kādiem dzīves posmiem jūs ejat cauri, esat gājušas cauri, un mēs augam caur tām situācijām. Pat ja jums liekas, ka notiek tieši tas pats, kas kādreiz, tad 99% gadījumu tā situācija īstenībā ir daudz tāda astāka nekā kādreiz, un jūs jau noreaģējāt maigāk, vienkārši to ir grūti pamanīt, to ir grūti novērot, jo jūsu prasības pret sevi arī ar laiku kļūst augstākas. Tālūk. Tas ir tas, ko man gribējās pastāstīt, jo es redzu vienkārši, ka jūs ar to saskaraties un ka liekas, ka viss, viss slikti. Un es gribēju to izskaidrot, lai jūs nebaidaties un neapstājaties tajos brīžos. Tas ir pilnīgi normāli, tā notiek progress, viņš nenotiek tā, viņš nav lineārs, viņš notiek šādi te, ļoti saudabīgi, ļoti interesanti, mūsu psihe vispār nav tāda diži vienkārša sistēma. Un cilvēks kā tāds, viņa uzbūve arī nav diži vienkārši, un tas, kā strādā mūsu smadzenes un intuīcija un vispārējais, jau diezgan ilgu laiku šīs lietas tiek pētītas, un tāpat ir izpētītas diezgan maz. Tālūk. Ko jūs tur rakstījāt? Reku Beātē negatīvs aspekts. Cik kruts aspekts. Malacis, ka tu pati sāki kompensēt. Ļoti labi, tas ir ļoti kruts aspekts. Rekomendācijā es šo jau esmu novērojis un cenšos sevi atbalstīt brīdī, sakot, es izdarīju pa vecam, bet es pamanīju savu paternu. Es pamanīju tagad apzināti, ka es jūtos, ka es rīkojos pa vecam, jā, nākamajās reizēs jau ir izmaiņas. Jā, un tā vienmēr ir. Un jo ilgāk jūs piekopjat tādu ceļu uz savu pašizaugsmi vai vienkārši rūpēties par sevi, jo vairāk jūs pamanīsiet, ka tā tas vienkārši strādā, tā ir. Jā, izaugsmes regresija, Katrīna iedod nosaukumu šī brīža sajūtām. Jā, Reku Daiga visu izdzīvo šobrīd. Daiga, es vispār par tevi nebrīnos, tur savu 12. māju visur, kur tur iestrājums. Un vēl ar sauli 8. mājā. Jā, tas ir adekvāti. Sevišķi, protams, tas ir atkarīgs atkal no jūsu kartes, bet, ja ir saule 8. mājā, jūs to izdzīvosiet daudz spēcīgāk, vai tur aspekts ar Plutonu saulē kaut kāds. Jūs šīs te sajūtas izdzīvosiet daudz spēcīgāk. Man ir aspekts ar Plutonu, un es to ļoti, ļoti stipri jūtu. Tas ir iemesls, kāpēc es jums vispār stāstu šīs te lietas, jo tas ir tas, ko es savā dzīvē novēroju, ka mēs esam izgājusi cauri un kaut kur dzirdējusi kaut kādu teoriju, tad, kad es to varu salipināt ar savu reālo pieredzi, tad es varu kvalitatīvi izdot jums ārā un iedot kaut kādu mazu atskaites punktiņu sev, pie kā jūs varat pieturēties tajos brīžos, kad nav baigi viegli. Jā, forši. Labi. Ejam tālāk pie mums. Pie vienas no interesantākajām tēmām. Man liekas ļoti interesanta, un es ceru, ka jums arī tas būs noderīgi paskatīties ne tikai no manas perspektīvas, bet arī no Daira perspektīvas, jo pie šiem 3 pamata pilāriem mēs esam pastrādājuši kopā un izvirzījuši viņus kopā, un tas, ko mēs sapratām, ko mēs izsacinājām, ka principā bez šīm lietām un kaut kad viņu nebija. Un viņas bija kaut kur ļoti iluzoras, kaut kur viņu reāli nebija, un tas bija diezgan degradējoši gan mums kā pārim,
mūsu savstarpējām attiecībām, un tas bija ļoti degradējoši mums katram kā personībai, un es no savas perspektīvas un no tā, ko es zinu teorētiski, varu teikt, ka sievietei ir milzīga loma attiecībās un tajā, kā viņas būvējas, kā viņas veidojas, kā viņas tiek organizētas, un ja sieviete ar sevi nestrādā, tad attiecības iet uz leju diezgan strauji, un tur sākas visādas aizraujošas lietas, un vienā brīdī, lai vismaz ir par kaut kas, par ko parunāt, sākas kaut kāda tur sava partnera tur bakstīšana, zāģēšana un vēl viss kaut kas tālāk. Tā kā šis ir tas, ko mēs laika gaitā izvirzījām kā ļoti svarīgi, un šobrīd jau tas ir izkristalizējies, ka tiešām tās ir mūsu pamata vērtības, mēs pēc viņām dzīvojam, un kopš viņas ir mūsu dzīvē, mēs gan kā pāris esam ļoti forši izauguši, gan mēs katrs kā personība arī esam ļoti skaisti auguši, un, protams, ka tas atspoguļojas arī mūsu realitātē, materiālajā vidē. Tālūk. Laura nekad nebija uz to tā paskatījusies, bet jā, es arī šobrīd to piedzīvoju, lūk. Jā, tā ir, mēs viens no otra iegūstam vienkārši citas perspektīvas un uz kaut ko paskatāmies varbūt savādāk un vieglāk un palaižam vaļā kaut kādus grožus, kas līdz šim ir turēti, jo man lielākie bremzējošie faktori man personīgi bija sevis vainošana, un sevis vainošana man notika tieši tajās situācijās, kad notika tā izaugsmes regresija, un jā, man arī bija tie nekas nesanāk, nekam nav jēgas no tā, ko es daru, labāk vispār tur atmest ar roku, jo tā kā pirms tam tā īstenībā ir vieglāk dzīvot tādā autopilotā, kaut kādā burbulītī un savu dzīvi nekontrolēt, tas ir vieglāk, tas ir ļoti nepatīkami un tas rada ļoti, tādas smagnējas iekšējas sajūtas, bet pēc fakta tas ir vieglāk, jo ir mazāk darba jāiegulda, ir mazāk jāiet cauri šīm transformācijām, un tur, kur ir transformācijas, tur mums, astroloģijas, mēs zinām, ka parādās Plutons, un Plutons ir vissarežģītākā planēta no visām. Tālūk, tā arī var savilkt paralēlis. Atgriežamies pie pamata pilāriem, izaugsmē pārī. Un tas, ko mēs ar Dāri izvirzījām kā pirmo, viņi visi īstenībā ir saistīti, tāpēc nemēģiniet nodalīt. Tad, kad mēs analizējām, mēs vienkārši secinājām, ka viņi viens ar otru savijās un īstenībā viens bez otra vispār nevar pastāvēt. Un laikam tas ir diezgan loģiski, jo tāpēc viņi ir tie trīs un tāpēc viņi ir primāri un bez viņiem tiešām attiecības mūsu gadījumā nestrādā. Un varbūt kādai no jums šis noderēs un palīdzēs varbūt kaut ko pamanīt un pavērot savādāk attiecībā uz savām attiecībām. Varbūt nevajadzēs arī forši. Tālāk, labi. Pirmais tāds pamata pilārs, ko mēs izvirzījām, ir godīgums. Es gan šo esmu vairākas reizes pieminējusi, bet tiešām tas ir tas, kas mūsu attiecības ir turējis un tur vēl joprojām tādas diezgan spēcīgas un ļauj mums katram dzīvot savu dzīvi, jo tad, kad mēs nevaram atklāties savam partnerim pilnīgi par visu, tad, manā skatījumā es neredzu vispār mērķi šādām partnerattiecībām, jo, mēs varam vienkārši draudzēties ar citiem cilvēkiem un neteikt viņiem visu dzīvot kaut kādā savā burbulī, un tādā pārī izaugsmē ir diezgan grūti notikt. Kāpēc tā ir? Jo bez šī te godīguma soļa, bez šī te pamata pilāra nav iespējams izpildīt nākamo, un bez nākamā nav iespējama izaugsme pārī, un to es esmu novērojusi gan mūsu attiecībās, par to runā visos iespējamajos kursos, par to runā cilvēki, kas ir veiksmīgi un kas aug un attīstās, un tā ir uzticība. Un bez godīguma uzticība nav iespējama. Un īstenībā viņi ir ļoti savstarpēji saistīti, jo principā bez uzticības arī grūti realizēt šo te godīguma principu savās attiecībās, jo ja mēs pilnībā neusticamies, mums ir bail kaut ko teikt, mēs jūtamies neērti par kaut ko, un ar ko sākt, ja gribās varbūt vairāk šo te savā dzīvē integrēt, tad es teiktu, ka uz abiem diviem jāšauj reizē, un īstenībā uz visiem trim jāšauj reizē, lai tas aiziet efektīvāk. Un uzticība, protams, ir neatsverams faktors jebkurā pārī un jebkuram cilvēkam vispār, kad viņi veido kopdzīvi.
un viņi abi vēlas iet, augt un attīstīties, bez uzticības tas nav iespējams, jo, jūs varat iedomāties vienkārši paša situāciju, kad ir kādam jābīda liels bizness un viņam ir jābraukā un jākustas apkārt, un tie cilvēki nevar būt tur plecu pie pleca visu laiku, pie telefona visu laiku, atbildēt non-stop, tad, kad mums vajag visu laiku tur domāt par to, kas tur mums notiek, un arī, ja mēs visu laiku tur uzpasējam, zvanam, neļaujam dzīvot savu dzīvi, radam stresu, tad tas agri vai vēlu vai tās attiecības pajuks un cilvēks aizies šajā izaugsmē, vai arī cilvēks vienkārši, paliks kaut kādā tur noteiktā izaugsmes līmenī, degradēsies un attiecības arī neveidosies sevišķi veselīgas, jo tad atkal sāksies pretenzijas, kaut kādas neizpratne, un tad, kad kāds pārī stagnē, tad ir grūti atrast tādu, patīkamu atmosfēru šajā pārī, jo, ja cilvēks stagnē, viņš jūtas nelaimīgs, un otrs cilvēks attiecīgi var, ja viņš pats neanalizē situācijas, tad viņam sākas kaut kādas arī pretenzijas un liekas, ka tas viss viņa dēļ un viss, tādas nepatīkamas situācijas, kas izriet no tā, ka pārī nav šīs uzticības, ka viens otram neusticās, visu laiku uzpasē. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai katram ir tās savas lietas, savas domas, ko viņš dara, savi hobiji, ko viņš dara. Uzticība ir svarīgs faktors, jo pie izaugsmes pārī var novest tas, ka cilvēki pārī ir viens vesels plus viens vesels, tās nav nekādas divas pusītes. Un tad, kad mēs esam viens vesels, tad es pati rūpējos par to, lai mana dzīve ir interesanta, es daru to, ko es gribu. Respektīvi, saule strādā, bet, principā to var saukt visu kaut kā. Un tas pats arī partnerim, ka viņš dzīvo tā, kā viņš grib, ka viņš dzīvo savu dzīvi, piepilda savus sapņus, realizējas. Un jā, bieži vien tas būs atstatus no mums, jo ne visas mūsu intereses 100% sakritīs. Un tas ir normāli un tas ir veselīgi. Un pirmkārt, tad, ja tā ir, tad pārī atkal ir vairāk tēmu, par ko runāt, un tās sarunas kļūst interesantākas, viņas ir mazāk saimnieciskas, viņas ir mazāk pārmetošas, mazāk dramatiskas, tāpēc, ka cilvēkiem vienkārši ir ko darīt. Un šī ir viena no lietām, tādām smagnējām, ko es novēroju savā praksē, jo tagad es vairs neredzu, bet tad, kad es sāku konsultēt, man bija ļoti daudz jauno māmiņu, kas nāca, ļoti daudz sieviešu, kuras attiecībās īsti nerealizējās pašas, un viņas nāca uz konsultācijām, un tas, ko es pamanīju, ka viņas visas gaida no sava partnera, ka viņš izdomās, ko viņa darīs, ka viņš būs tas, kurš visu tur bīdīs uz priekšu, ģenerēs idejas, ka viņš gribēs pavadīt kopā laiku, ka viņš tur kaut ko inicijēs, ka viņš tur vēl kaut ko, un viņas sēž tādā mūžīgā gaidību pozīcijā, un tik līdz mani pasauks, es esmu gatava lekt, kamēr mani nesauc, es neesmu gatava neko darīt, neko. Un tās bija sievietes, kurām nebija savas dzīves, un tas skan varbūt ļoti nepatīkami, briesmīgi un sāpīgi, bet man personīgi arī man bērnus nevajadzēja, lai es sevi novestu līdz tādam stāvoklim, un tas bija mūsu ar Dēri attiecību tāds ne vidusposms, bet sākumā es biju ļoti aizņemta, bet tad es aizgāju no darba, tad es pabeidzu savas universitātes lietas, un bija posms, kad man tiešām, man burtiski nebija ko darīt, un es sāku izēst smadzenes vispirms sev, pēc tam viņam, tas bija ļoti tāds aizraujošs posms, bet jā, tas ir tas, ko es novēroju, ja pārī abiem diviem cilvēkiem nav savas atsevišķas dzīves, tas noved pie ļoti spēcīgiem konfliktiem, un tas ļoti mazina uzticību pārī, tāpēc, ka, man nav ko darīt, viss, par ko es domāšu, ir tas, ko dara tas otrs cilvēks, overthinkošu kaut kādas mistiskas lietas savā galvā tur ģenerē. Tālūk. Un trešā lieta, īstenībā šo mēs tā visilgāk laikam domājām, bet mēs sapratām, ka laikam, kas ilgi nāk, tas labi nāk, jo trešais tāds pamata pilārs ir liels kopīgs mērķis, kas pāri vieno. Es jums tikko stāstīju, ka ir ļoti svarīgi, lai katram ir atsevišķa sava dzīve un lai cilvēki sevi piepilda, paši realizējas.
un pievērš sev uzmanību. Un šeit tad tāds statements, ka vajag būt kopīgam lielam mērķim. Un es jūs aicinu nemeklēt šeit pretrunas, viņu īstenībā šeit nav, jo kopīgs liels mērķis pārī ļoti labi iet kopā ar to, ka katram pārī ir sava dzīve. Mums ar Dairi ir pāris kopīgi mērķi. Viņi ir saistīti, jā, ar tās no jums, kuras ir bijušas attiecību kursā, jūs zinat, ka tur ir, ka mēs skatāmies ascendents, descendents ir tās, un mēs skatāmies pēc descendenta, kas ir tas, kas partnerību tur. Kas ir tas, kas ir tas arhetips pārī, kas viņu notur, kur ir vajadzīgas tās kopīgās vērtības. Un, protams, man ir vieglāk visu šo te izanalizēt un paskatīties un salikt pa plauktiņiem, zinot astroloģiju, bet arī nezinot, ir svarīgs šis te lielais kopīgais mērķis. Un man descendents ir aunā, Daira descendents ir strēlniekā, un jā, mūsu kopīgi tādi dzīves mērķi ir redzēt pasauli, attīstīties, jo strēlnieks ir par attīstību, par intelektuālu attīstību. Mēs arī kopā mācamies ļoti daudz, mēs kopā strādājam. Īstenībā ļoti daudz interesantu procesu notiek visiem aiz muguras, kurus neviens neredz, bet mēs pastāstīsim noteikti kaut kad. Un mēs kopā sportojam, mēs runājam daudz par sportu, par uzturu, tas ir mans descendents aunā, un biznesa plānus skaļam arī kopā. Un šī ir tā lieta, kas mums īstenībā vienmēr ir tā ļoti vienojusi, ka mums abiem diviem ir ļoti ambiciozi mērķi. Un ir bijušas stagnācijas periodi šajā visā, ir bijuši ļoti grūtāki periodi, ir bijuši periodi gan man, gan Dairim, nezinu, ko es gribu, neko nesaprotu, viss ir slikti, un mēs viņiem kopā diezgan adekvāti varējām iziet cauri, tāpēc, ka tad, kad man tādi periodi bija, Dairis varēja spēcīgi noturēt tādu, es nezinu, viņš pats tur daudz jūta un saprata. Tā kā cik pats pašam viņam bija pēc sajūtām savs mugurkauls iekšā ir spēcīgs, bet priekš manis tajā brīdī tas bija good enough, ka es varēju izvilkt sevi ārā. Un tad, kad viņam bija tāds posms, es jau biju diezgan into savās astro lietās un ļoti aktīvi darbojos, un tas mugurkauls bija izveidojies man, un es tajā brīdī varēju būt viņam vienkārši tāds, es šeit esmu, viss ir kārtībā, just do you, izdomā, ko tu vēlies, un dari visu, lai tās idejas nāk un atnāk. Un, savsadakšanas nekāds, protams, bet labi. Jā, un tas ir tas arī, kas ļoti skaisti ļauj augt un attīstīties pārī, kad ir šis te lielais kopīgais mērķis. Viņi principā ir vairāki, un viņi var nebūt arī diezgan konkrēti nodefinēti, bet viņi pārī ir, jums nevajag tur uz lapas viņus rakstīt, bet ir jābūt sajūtai, ka jā, mēs ejam uz kaut ko kopīgu, mums ir katram sava dzīve, atsevišķi jā, kolosāli, bet tad, kad mēs sanākam kopā, tad mēs nezinu, esam tagad tāds mikroparlaments, un mēs tur domājam, brainstormojam un mēģinam izpīčot kaut kādas tur tādas lietas, šitādas lietas, vai arī mēs vienkārši runājam par kaut kādām savām vērtībām, sev svarīgām lietām, sev būtiskām niansēm, un tad mēs viņus tur apčubinam, izanalizējam. Tālūk, un šīs ir tās trīs lietas - godīgums, uzticība un liels kopīgs mērķis pārī, uz kuriem turas tie trīs pamata pilāri, uz kuriem turas mūsu attiecību izaugsme, jo mēs, var dzīvot arī vienkārši tādā autopilotā Vāveres ritenī, kaut kādu kopdzīvi, komunālo dzīvokli veidot, esmu redzējusi diezgan sāpīgi. Bet, nevienu no mums tas neinteresē, un es ticu, ka jūs arī šāds scenārijs absolūti vispār 0% interesē, un, protams, ka šeit ir jābūt, interesēji augt un attīstīties no abām pusēm, un tā atkal ir katra paša atbildība. Mēs izvēlamies, kur mēs atrodamies, un šeit es runāju ar jums, es nerunāju ar jūsu partneriem, tāpēc tas arī ir jāapzinās, ka es izvēlos, ka es atrodos šeit, te un tagad, konkrēti šajās attiecībās, konkrēti ar šo cilvēku, un tā ir mana apzināta izvēle, un viņā, vai es augu attīstos, viņš pievelkas klāt, un mēs kopā augam attīstamies, vai arī es turpinu savu dzīvi bez šī partnera. Bet, jā, protams, tas ir galēji, un tas nav tas, par ko mēs šodien šeit esam savākušās runāt.
Un tā ir cita tēma mazliet, bet es domāju, ka es neesmu nekāds tur Amerikas atklājējums šajos jautājumos. Labi, tagad mēs iesim uz mūsu pēdējo tēmu, kas ir tās psihotehnikas, un šodien man jums gribās iedot tādu interesantu tehniku, ko sauc par pasaku terapiju. Ir tās tehnikas, kad es tev kaut ko jautāju, uzreiz atbildi, ka tagad pirmo, kas ienāk prātā, tas būs the one. Un šeit vienkārši tā tehnika strādā tieši tāpat, tāpēc ir tie 5 teikumi. Nekas, ka tu iedod vairāk, bet tu jau savā galvā sevi limitē uz to, kas atnāk, to es dodu ārā. Un šādā veidā var ņemt un izmantot visas tās kartiņas, ko es jums iedevu. Jūs varat pirmkārt pašas sevi analizēt, un tad, ja kaut kur liekas, ka kaut kas neiet, vai arī vienkārši gribas izanalizēt savu esošo punktu un saprast, kur ir buksēšana kaut kāda, jūs varat nokratīt nost visu, ko jūs dzirdējāt tikko, un paņemt priekš sevis, uztaisīt tādu mikrodiagnostiku. Jūs varat to pašu darīt ar cilvēkiem jums blakus. Vienkārši īstenībā ar to pasaku terapiju var ļoti forši spēlēties, un ar viņu var ļoti forši analizēt esošo situāciju un palīdzēt gan sev, gan citiem saprast, kur ir tas bremzes punkts, vai es gaidu palīdzību tur no visiem, kad kāds man izglābs patiesībā, nevis kaut ko reāli daru, jo bieži vien mēs dzīvojam ilūzijā, ka mēs reālas darbības veicam, kaut arī viņu nav. Kaut arī tur ir kaut kāda gaidīšana, kaut kādas ekspektācijas no pasaules, kaut kāda vienkārši darbību un neesamība. To ļoti labi var redzēt tajās pasakās, kā viņas paturpina. Šīs kartiņas droši drīkst izmantot praksē uz saviem klientiem, jā, droši. Jo es viņas neizdomāju pati, tas ir no manām vecajām mācībām, un tās kartiņas es drīkst izmantot, un es atļauju jums arī šīs kartiņas izmantot, lai strādātu ar saviem klientiem, ja tāda vajadzība ir. Tālūk. Tulkojums, protams, ir mans oriģinālais. Bet es atļauju, jā, visu izmantot. Kaut kur tur ir arī mani oriģināli vārdi, jo visu tur tiešā tekstā nepārtulkot, bet ideja no tā nemainās, un tā tehnika arī no tā nemainās. Tā kā droši mēģiniet, izmantojiet priekš sevis, vai jums ir skaidrs, kā to tehniku izmantot. Es protams, lai jums atmiņā nosēžas, es ielikšu kanālā pēc tam, pa punktiņiem, kā tā tehnika, kā nolasīt to, kas tur parādās, jo var būt tā, ka jūs pašas neredzat tās lietas, un tad viņas grūti būs pamanīt. Bet jūs varat droši darīt tā, ka, piemēram, ja ir partneris, ir draugi vai ir domu biedri kaut kādi, jūs tikpat labi varat šobrīd, tas, ko vispār būtu krūti izdarīt, jūs varat kopienas čatā atrast sev partneri, ar kuru kopā jūs taisīsiet to pasaku terapiju, ar paspēlēsieties savā starpā jūs viņam, viņš viņa jums, un tādā veidā jūs dabūsiet vienkārši neaizspriedumainu viedokli, un tad būs arī vieglāk pašanalīzi, grūtāk ir taisīt. Tas ir iespējams, bet tas ir grūtāk. Vieglāk ir, kad mums ir kaut kāda otra persona, kas palīdz izvērtēt mazliet objektīvāk, es neteiktu, ka objektīvi, bet jūs jau zinat, ka objektīvi ir ļoti tāds no realitātes attālināts termins. Tālūk. Jā, un tādā veidā jums būs vienkārši to analīzi vieglāk, foršāk veikt. Man jautājums par šo pašu pasaku un manu interpretāciju. Man pirmā interpretācija bija, ka purvs ir skaists un to ir jāizbauda. Ja tev tāda ir pirmā interpretācija, tad es te ieteiktu padomāt, vai tu kaut kur neidealizē tādu, tu jau zini, Elva, tu zini par slēgto istabu. Kaut kur te ir ļoti liels tāds spīd ārā. Ka to jāpadara par normu. Un tas ir tāds, bērnībā, kad arī spiež, tā kā apēd, un tu savu piespied, nezinu, labi, man jāizbauda šis ēdiens, lai vismaz nav tik slikti. Tā kā es tur tādu bišķi slēgto istabu redzu. Katrīna jau padalījies ar 5 punktiem, pēc kuriem saprast, ko un kā. Labi, tad kā tehnika strādā? Katrā kartiņā ir stāsta sākums. Un tad mēs to stāsta sākumu nolasam, un, ja, piemēram, es otram cilvēkam to daru vai sev, tad es
tas uzdevums ir paturpināt pasaku 5 teikumos. Tas nekas, ka cilvēks paturpina vai jūs paturpinat viņu mazliet plašāk. Bet tad, kad pasaka 5 teikumi, tad galvā nostrādā tāds un viss tiek tās domas esošās, reālās, viņas tiek sakoncentrētas. Un nekādu citu uzdevumu principā nav. Tas ir viss. Un tad, kad tas ir izdarīts, ko mēs darām, ko mēs skatāmies. Pirmkārt, mēs skatāmies, vai redzam reālas darbības galvenajam varonim. Tātad Zvirbulainam, tur jebkuram citam galvenajam varonim, tur Anniņai, Jānītim, kas ir jūsu tajās kartiņās. Skatāmies, vai mēs redzam reālas darbības. Vai arī tur pagaidām cilvēks tikai noskaidro informāciju, bet rīkoties viņš tur nesāka, neko vēl neizdarīja, viņš vienkārši apzināja situāciju. Vai kā viņš rīkojās, vai viņš pieņēma lēmumu rīkoties, tas galvenais varonis. Respektīvi, tas, ko mēs meklējam, vai tajā pasakā, ko cilvēks paturpina, ir pirmkārt reāla rīcība. Ja reālas rīcības nav, jo ja ir reāla rīcība, tad ļoti forši. Tad mēs vienkārši ejam tālāk, turpinam darīt, tad visdrīzāk, ka tur stagnācija vienkārši būs kaut kādās, savu panākumu neredzēšanā, un tad mēs pieslēdzam to pirmo gadījumā, vai tur izaugsmas regresija neslēdzas iekšā, vai cilvēks par daudz tur nevaino, nepušo, un, tā kā neizdomā kādu puņu savā galvā. Bet, ja mēs neredzam tur reālu rīcību, tad mēs skatāmies, kur ir stagnācijas punkts, kur ir tā bremze, un vai tā bremze ir nepieņemts lēmums, tā bremze ir gaidu, kad kāds izglābs, vai tā bremze ir, kur Elvai ļoti krūts gadījums, ļoti interesants, starp citu, vai tā ir slēgtā istaba. Jūs jau ļoti daudz zinat no psihotehnikām īstenībā, paskrolojiet atpakaļ, es jums esmu devusi ļoti daudz, un tad skatāmies, vai tur nav kaut kas no šī te ieperinājies, slēgtā istaba, nepieņemti lēmumi, bezdarbība, vai tur nav kaut kādu ilūziju, gaidu, kad kāds glābs, arī, jā. Tad, kad mēs izrunājam to pasaku, tad, ja jūs, piemēram, tur, vieglāk ir, kad citiem, kad viens otram stāsta, un tur ir tāds, bet tur nebija konkrētas rīcības, un cilvēks tāds, jā, bet es domāju, vienkārši nepateicu. Tā kā te arī. Te uzreiz parādās, es visu saprotu un kontrolēju, bet reālu darbību tāpat nav. Respektīvi, mēs izmantojam šo tehniku, lai diagnosticētu, saprastu, kur cilvēks šobrīd atrodas un kāda veida potenciāli palīdzību viņam vajag, tagad, ko ir jārisina. Šī ir tāda pašdiagnostikas tehnika, viņa konkrētos problēmu viņa neatrisina, viņa parāda, kur ir tā bremzīte. Un, mūsu domāšana nevienmēr iziet uz kaut kādu reālu darbību, un papīrs visu pasaka priekšā, kas reāli notiek šobrīd. Viena lieta ir sapņot, otra, protams, turēt nodomu, darīt, ko vajag, darīt, lai vai kas notiek. Dacis piemērs ļoti labi parādīja, ka tur tiek turēts nodoms, ka tur ir daru, ko vajag, lai vai kas notiek, mauc uz priekšu. Tā kā es Daci vienkārši Dacis dzīvi daudz maz kaut kā no malas zinu, un es redzu, vēroju, kā viņa, ka tas tiešām atspoguļojas arī viņas dzīvē. Ko tad Dievs, nekas daru, malcu, eju tālūk, un tā var sevi forši analizēt. Galvenais neizdarīt kaut kādus secinājumus, ar mani viss ir slikti, visu daru nepareizi. Nē, protams, vienkārši palīdz izgaismot, ka, kur es mēģinu, un kur Elvas gadījumā, kur ir tā mana slēgtā istaba, kur es mēģinu piedomāt kaut ko piepušķot savā dzīvē, kas reāli tā nav, kas man reāli nepatīk. Tā, Daiga, reku, mans Zvirbulis ticēja uz vārda, bet intuīcija teica, ka kaut kas nav rīktīgi. Līdz atlidoja Dzērve, kura brīnījās. Ko tad Zvirbulis te purvā dara? Dzērve piedāvāja parādīt Zvirbuli pasaules plašumus, un viņš piekrita. Zvirbulis nokrita no Dzērves, sāka plivināt spārnus, iemācījās lidot, nekad neatgriezās purvā. Jā, reku, Daigai glābēju gribās riktīgi. Gribas kādu, kas izglāb, kurš atver acis.
arī reālu darbību mazliet trūkst. Ir ļoti tāds liels fokus uz tieši mentori glābēji, un te var iesprūst mazliet tajā visu laiku, nu, tā kā dzīvot caur kodu mentorēšanu, tur, nu, caur citiem cilvēkiem, un mazliet par maz darbību tavā dzīvē, bet tev jau parādās, nu, mazliet arī tāda atdalīšanās, separācija, jo sāk plivināt spārnus un mēģina tur iemācīties lidot, tev jau ir tas, nu, tas noslēgums jau mazliet vienalga aiziet uz tādu separāciju no tā visa, un tas ir bišķi tas, ko prasās vairāk patstāvīgu darbību, patstāvīgas uzticēšanās savai intuīcijai, un, nu, jā, vienkārši vairāk patstāvīgu darbību, mazāk tādu, nu, tā kā malt sevi vēl cauri kaut kam, nu, tā kā vēl cauri kādu, bet pašai. Jā, caur krīzi iemācās ļoti, nu, arī astotā māk. Tev ļoti labs tas tāds piemērs, palasi to viņas pasaciņu. Labi, es jūs vairs neturēšu. Es nezinu, vai kāda vēl raksta, nu, ka varbūt jūs nu, arī rakstījāt un gribat, lai es nokomentēju, ja kāda vēl raksta, tad ieslēdziet mikrofonu, pasakiet, lai es te neizslēdzu ārā jūs kaut kādā tur pusceļā. Bet, ja nē, tad, nu, es ceru, ka jūs izmantosiet tās kartiņas, forši pastrādāsiet, es jums ļoti silti iesaku kopienā savā starpā sakooperēties un viena otru paterapētēt mazliet. Tas būs ļoti, ļoti interesanti. Tā pasaku terapija ir kolosāla lieta. Pirmkārt, jūs strādājot ar otru iemācīsieties pašas redzēt kaut kādu hujetu reizēm un iemācīsieties arī caur sevi to visu izlaist cauri un sāks prāts strādāt darbību virzienā vairāk. Es iemetīšu to mazo instrukciju kanālā, lai jums viņa ir pieejama, bet es domāju, ka viss ir daudz maz skaidrs jau jums šobrīd, jo es redzu, ka jūs pats, un reku, tur Daiga jau pati uzreiz analizē, nu vispār kolosāli. Tā, labi. Es nedzirdu nevienu ieslēgtu mikrofonu. Tā. Jā, Katrīna savu vīru. Jūs varat viens ar otru pamēģināt. Es domāju, ka vīram arī būtu interesanti tev to pasaciņu. Jā, nu tā kā galvenais nebāžam virsū savas kaut kādas tur, tev vajag šito savu dzīvi, uz sevi fokusu turam. Labi, viss, paldies jums milzīgs, paldies, ka jūs te bijāt. Forši, jā. Interesanti. Man pašai, es ļoti gaidīju, kad es jums varēšu pastāstīt, un pašai likās riktīgi nice, riktīgi interesanti. Sevišķi, jūs papraktizēsiet, jums varbūt liekas, kā to var tur ieraudzīt. Visu var, es arī neesmu nekāds tur eksperts, ģēnijs šajos jautājumos, es neesmu terapeits, vienkārši esmu mācījusies, bet es to darīju, nu, priekš sevis, es to nedarīju, lai konsultētu cilvēkus, un tur vajadzēja praksē, bet tas nebija tādam mērķim. Un jā, bet šobrīd man foršas tehnikas ir pieejamas, tā kā darbojieties. Jā, super, paldies jums bučas, un lai jums kolosālas brīvdienas, izbaudiet, kaifojiet, ar kur ārā riktīgi skaisti, vai māciet dzīvot.